Hello, YouTube! Beidzot atkal video sākšu filmēt. Šodien būs par manu krosinieku. Vai kur updates. Sen nav nekas filmēts. Es jau būšu laikam aizmirst, kā vispār jāfilmē. Labi, te jau redzēs, kā būs. Tā, labi, no sākuma bišķīt update var uztaisīt. Ļoti labs tonējums, jā. Viss kā vajag. Reku šitam jauni rokturi. Abi divi. Tālāk, kas vēl ir? Nu, šitais jau man bija. Tagad viņš atkal ir. Šitais tā karstuma izturīgā lente. Aizmugurē lukturis. Noļika. 6 ar kapēkām bija. Ja vecais nestrādā, jā, un viņš ir tā. Nekur neturās. Šitais tā nekur neturās. Tikai te apakšā uz 2 skrūvītēm. Tālāk. Aizvakar uzlikta riepa. Galīgi jauna. Nu, vairs nav galīgi jauna, jo es jau pabraukāju. Tā, nu kas vēl? Jā, pacēlājs. Šitāds te pacēlājs. Reku te uzliek kāju. Nolaiž un uzceļās, viss kā vajag, viss kārtībā, superīgi. Tā, kas vēl? Jā, zābaki man ir jauni. Kas vēl? Paklājiņš kaut kāds home tuning. Pa lielam laikam viss. Nu jā, taifūna te nav, taifūns kaut kur citur stāv, to es neteikšu kur. Tas nevienam nav jāzina. Bet viņš ziemā būs atpakaļ, gan jau kaut ko tur atkal taisīs, kaut ko tur izdomās. Flais. Jā, labi. Nav ko teikt. Reku te arī Mika home tunings ar sildītājiem ir. Bet šodien tātad nezinu, vai sanāks visu uzlikt. Bet mērķis ir uzlikt šitādus te prikolus. Neredz laikam tumšs. Koso mini-meter. Kroč temperatūra dačiks. Īsā ručka. Krūzīs. Īsā ručka. Šitā ir tā ķipa krutā, kura tur tikto kā redz. Ka viņu var ķipa atskrūvēt. Es tagad neskrūvēšu ar vienu roku, nevar. Un vēl ir šitāds te beņķim pārvalks. Bet to es nevarēšu uzlikt, jo man nav tas tur, kā viņu sauc. Nu, ķipat tas štruns, ar ko var saspraust papīru vai kā tur. Nu, karoši sapratāt, ieņau. Bet, nu, jāmēģina vismaz šitie divi uzlikt. Ručku, kas tur ko neuzlikt. Šito gan būs čakarīgi. Jo es neesmu nekāds elektriķis, man nepatīk vispār ar vadiem ņemties. Nu, ja vajag, tā vajag. Tā kā tā. Labi, tagad bišķi pagaidīšu. Ar vēl uzsils garaža, un tad sākšu kaut ko jau darīt. Nu, karoči garaža uzsila. Nu, pietiekami labi, lai varētu strādāt. Tātad attaisīju jau vaļā to temperatūru dačiku. Uzlīmītas divas, divpusējais skočs. Instrukcija, pats dačiks ar vadiem, reku vēl pagarinājums. Tas ir domāts, rekur pašam sensoram. Šitāds te apkārt svecē iet. Es zinu, ka viņš tur super precīzi nerādīs. Bet, nu, labāk, lai ir vismaz kaut kas. Un divi šitādi te kaut kādi vadu savienojumi. Nezinu, kā viņi strādā. Gan jau tikšu galā. Nu, tas ir pa lielam viss, kas šeit ir. Ručku es pēc tam likšu. Jo tik un tā viss mocis jājauc ārā. Mums jāņem nost priekšā. Visi šitie sāni, beņķis, bāka, tā lai kārtīgi visur tiek klāt. Ja bāka tāpat man būtu jāņem nost, lai to ručku ar trosītu var nomainīt. Tā kā tā. Nu jā, sākšu jau ārā. Nezinu, nekā grūta nav. Reku te viena skrūvīte. Reku te otrā pusē tāda pati. Šeit noņem sānu plasmas, te ir viena skrūvīte. Te vēl viena beņķi nost. Tālāk jāatvieno tikai viena trubiņa no karburātora degvielai. Bāka nost un viss. Nu, priekšā arī, kas tad? Reku viena, te vēl viena. Priekšā nost un gatavs. Varēs sākt skatīties visus tos vadus, kur pievienot, kā pievienot. Vajadzēs vēl atrast labu vietu, kur masu dabūt. Un es domāju, ka varētu šitiem te pie spoles
pielikt, jo tur jau ir viena masa. Varētu tur pie apakšējās skrūves tad pielikt. Bet būs tad vēl jāpameklē pats tas gals masai. Jo tur ir tikai pliķi vadi. Nu, to es vēl tikšu galā. Tā kā jā, sākšu jaukt ārā. Nu, karoči, motus viss ir izjaukts. Visas plasmasas beņķis, lampa, bāka noņemts. Izskatās viss šitā bēdīgi ļoti. Bet nekas traks nav. Ļoti viegli jauktas ārā. Nu, salīdzinoši viegli. Visgrūtākais ir, man liekas, šito trubiņu vienam pašam noņemt, jo vajag bāku pacelt, kaut kā viņu atstutēt tā, lai tiek kārtīgi klāt, lai var atvienot to benzīna trubiņu no krāniņa. Nu, bet tā viss ir ļoti viegli. Un es laikam izdomāju, kur es likšu to dačiku. Pie sveces es viņu nelikšu, jo tad viņš tā kā vairāk lasīs sveces temperatūru nekā motora temperatūru. Un es atradu šitien tādu vietu. Te tā kā vēl vienam jābūt stiprinājumam motoram, bet viņa nav, viņš no rūpnīcas nenāk. Un tāpēc es domāju, ka varētu to dačiku likt šitien klāt, vienkārši skrūvi cauri, uzgriezt no otrā galā, un tad viņš lasīs galvas temperatūru, jo šitā daļa uzkarst arī. Ja tā ir galva, tad viņš lasīs vairāk to galvas temperatūru. Cerams. Nezinu, vai tā ir, vai tā nav. Viņa jau kāds labāk zina. Bet, nu, lai nečakarētu to sveci tur, tad darīšu tā laikam. Un tad to vadu šitien te gar sānu vedīs, kamēr izies šitien te šeit. Kaut kur te likšu to dačiku. Ja vislabākais būtu viņu likt tieši šeit, šitajā tukšajā vietā, bet tad ir jāizdomā, jāuztais kaut kāds stiprinājums. Nezinu, pastīšos, varbūt pat es no šitā gabala nogriezīšu kādu gabaliņu. Tāpat nav vajadzīgs. Nekur citur neizmantos. Nav tā, ka te garažā remontu katru dienu taisīt. Nu jā, izdomās vēl. Galvenais visus tos vadus pareizi saslēgt tā, lai viss strādā. Lai tas dačiks nenodeg. Un vadus es izdomāju, tur pēc instrukcijas ir rakstīts. Reku instrukcija. Ķipā plusam ir jāiet caur to konektoru šito te sarkano uz atslēgas plusu. Bet, nu, es negribu baigi tur griezt visu šito muģekli vaļā. Tāpēc, rekur, es domāju, ka varētu pie lampas tuvā pieslēgt, jo man viņš noplīs. Man tuvie nestrādā, tikai tālī ir. Pēc idejas jau vajadzētu strādāt tik ilgi, kamēr es neslēgāju šito slēdzi. Neslēdzu ārā iekšā visu laiku. Tik ilgi viņam vajadzētu strādāt, jo tad, kad pagriežu atslēgu, uzreiz iedegās. Nu, tas ir gabarīts. Neizmigrē lampu uzreiz. Nu, es domāju, ka varētu pie tā pieslēgt. Nezinu. Cerams strādās, cerams nenodegs tas dačiks. Un tā jau redzēs. Tā kā jā, kaut ko tūlīt domāšu. Nā jā, vēl aizmirsu update parādīt. Nopirku šitādu te pārksveidu slīpējumu aparātu. Un reku te galā nāk vēl tāda trosīte, šitāda te, lai varētu pievīlēt visu kaut ko, reku tur apakšā kastītē visādi štrunti ir smilšpapīri, akmeņi. Nu, viss kā vajag. 30 eiro bija. Nezinu, strādā diezgan labi. Tā teikt, reklāma ātra. Neapmaksāta reklāma, bet, nu, ja kādam vajag, viņš ir pietiekami labs. Nav baigi jaudīgs. Ja tur baigi spiež virsū, tad viņš tāds vājš ir. Bet, nu, labāk nekā nekas, es tā teiktu. Tā kā jā. Nu, ko? Gandrīz jau pabeidzu. Dačiku pagaidām vienkārši tur tā noliku. Plusu pievienoju. Masu vēl neesmu atradis to štekeri. Nu, to apaļo, tā kā šeit ir. Bet es vienkārši pieliku klāt. Šeit masa ir diezgan laba. Pagriez atslēgu, viss strādā. Tagad tikai atliek atrast normālu to tur štekeri, atskrūvēt, pielikt, un tad viņš strādās. Es viņu paturēju, pagriez atslēgu, uzreiz iedegās.
rādīja jau 18 grādi. Tā arī varētu būt, jo visu laiku sildītājs pūš uz moci. Un iekšā temperatūra ir 16. Nu, tā kā es domāju, diezgan precīzi. Labi, 2 grādi tur varbūt nav tik precīzi. Bet viss strādā. Tas ir labi. Un viņš nenodega. Tas ir pats galvenais. Tā kā jā, kaut kur jāpameklē. Jo vismaz vienam taču, nu viens ir. Vienu es atradu, bet viņš ir šitāds. Tā kaut kā gaismā parādīšu. Viņš ir šitāds te. Un tur vats ir galīgi beigts. Mēģina viņu izraut ārā. Viņš neraujās ārā. Nu tā kā, nezinu, kaut kas jāizdomā. Iespējams, ka vajadzēs atvienot vēl un visu šito te melno vēl noņemt nost, tā lai stūri griežot nesanāk tā, ka vats pārplīst kaut kur. Tā kā to vēl visu vajadzēs pārbaudīt, visu kārtīgi pagrozīt stūri, vai nekur nekas neķerās. Un visu, un tad liksim ručku. Nu, karoči visu saliku. Kad te uzliku to karstumu, to štruntu un masas vadu izmantoju to, kas bija. Nu, strādā. Tas ir galvenais. Uztaisīju to stiprinājumu no tās plasmasiņas, ja viņš stāv šitien smuki. Levīt vēl palika. Pagriež atslēgu. Nu, viss strādā. 17 grādi tagad rāda. Nu, jā. Nekur te ir viņš pievienots ar šitādu te sistēmu. Nu, nezinu. Domāju, ka ručku šoreiz nemainīšu, to varbūt citā video. Gan jau kopā ar to tur, ar beņķa pārvelku, tā kā to mainīs. Jo tik un tā būs jāņem nost beņķis. Nu, tā kā tā, jāsliek atpakaļ, tā laikam arī būs viss. Karoči, saliku bāku atpakaļ, iedarbināju. Reku viss strādā, 39 grādi jau ir. Nu, reku 40 jau. Kā viss strādā. Nu, 42 jau. Nezinu, cik labi mani tagad dzird. Bet no jāpārbauda ir. Nu, vēl jāsaliek visa priekšu. Reku uzlīmēt, vēl uzlīmīt šeit. Nu jā, tas arī viss. Salikšu līdz atpakaļ un gatavu. Un ko, moci saliku. Visu saliku. Es jau uzsildīju viņu. Reku ieslēgšu, parādīšu, cik tur jau ir. Uzsila līdz 61. Nē, noņēmu to plēvīti arī nost, kas tur bija. Nu, viss strādā. Nezinu, kaut kad tad, kad lietus nelīs. Reku pilns bačaks ir. Visu laiku līst. Kaut kad pamēģinās izbrauks, paskatīsies, līdz cik viņš uzkarst. Nu, tas arī viss. Vismaz šitajam video. Un tad nākošajā visdrīzākais vai kaut kas būs pa taifūnu, vai arī liksim visu šito virsū. Tā kā tā.